Elektroenerģija no atmosfēras. Sveiki! Man mājai apkārt ir daudz koku, galvenokārt bērzi. No bērziem ir ļoti liela nekārtība. To, ka zari krīt, tas būtu viens. Ziedēšanas laikā ir putekšņi un vēl visādi elementi, ko bērs izdala augot. Tā ir skaitā lapas. Šis viss nonāk man teknēs, un kaut kādā brīdī teknes man ir pilnas un nedarbojās, ūdens iet pāri, un tad nākās teknes tīrīt. Tagad tikko nolija ļoti liels lietus. Teknes atkal man nedarbojās, viss ir pilns ar bērzu radīto drazu, tāpēc līdu augšā un tīrīju. Tīrot tādas mazas aizdomas, ka kaut kur it kā sit elektrība man par nagiem. Ilgi nedomājot, aizgāju paņēmu multimetru. Multimetru noturēt un veikt mērījums un vēl filmēt ir diezgan sarežģīts uzdevums, bet jūs redzat, veicot, konstatēju, ka ir strāvas spriegums 3 volti. Nestoties to, ka trepē man ir plasmasa apakšā palikņi, ņemot vērā, ka lietus ir nolījis, sazemējums kaut kāds tomēr notiekās. Bet tas arī īsti nav īsts sazemējums, bet jebkurā gadījumā jūs redzat gandrīz 3 volti. Tas nozīmē, ka tās ir 2 baterijas, A2 tipa baterijas. Es teiktu, ka tas ir diezgan daudz. Vai tiešām tā būs atmosfēras elektroenerģija no atmosfēras? Sazvērstības teorijas varētu būt visādas, un man jau, protams, gribētos, lai tā būtu, bet tā nedaudz padomājot, domāju, ka iespējams pie vainas ir saules paneļi, kas man ir uz jumta. Kaut kā tā. Tas arī viss. Līdz nākamajai reizei veselību, veiksmi jums. Tā!